tagad pie otrās tēmas, kas ir par apģērba audumu apdares paņēmieniem. Es speciāli uzliku tā kā iepriekšējās reizes to pašu attēlu, kas man liekas, ka tas pirms 2 gadiem laikam biju. Nu, tā kā sasaistīt to visu kopā, un arī, man liekas, tas ļoti labi te atspoguļo šo te tēmu par tām dažādiem apdares paņēmieniem. Nu tā tad, ko tad mēs saprotam ar to vārdu auduma apdare? Man tā kā būtu vispār licies pareizāk, ja mēs sāktu ar šo tēmu, un tad pārietu pie tiem metāla rotājumiem, bet sanāca otrādi, tas varbūt arī nekas. Un tāpēc, ka vienkārši arī šie metāla rotājumi jau zināmā mērā ir saistīti arī ar šo te apdari. Nu tā tad mēs varam izdalīt tādu praktisko audumu apdari, kur izpaužās tur dažādās eģēs, šuvēs, vīlēs, apšuvumos, arī zināmā mērā pēcapstrāde, pie kuras es gan te šoreiz sīkāk nepakavēšos, jo tas drusciņ arī laiks cits, un man nebija tāds materiāls pieejams, bet piemēram, audumu arī uzvēla kādreiz, un tad viņam nebija, viņi varēja arī tur tā dekoratīvi izgriezt, piemēram, malas, lai viņas nav vēl speciāli jāapstrādā, bet tas jau tāds tiešām vēlāku viduslaiku piegājiens šai te apstrādei. Un tad ir arī dekoratīvā apstrāde, kas ir tādi rotājumi, vienlaikus bez viņiem varētu arī iztikt, bet tie tomēr ir tādi rotājoši elementi, dažādi notinumi, izšuvumi, un arī šie te rotājumi no metāla, par kuriem mēs runājām tā kā iepriekš. Un tieši tas man likās, ka tāpēc būtu bijis labāk tā otrādi, ka mēs pabeigtu ar šo tēmu un tad pāriet pie tiem metāliem, bet nav svarīgi. Tā tad visvairāk materiāli par to audumu apdari, protams, mums ir no villainēm, jo arī tās ir visvairāk saglabājušās. Un jāatcerās, ka katrai sentautai tie apdares materiāli un veidi ir atšķirīgi. Un par citām tērpa daļām mums ir daudz mazāk materiāli, bet kaut kas no visa mazlietiņ ir, un tad secīgi arī apskatīsim, ko tad te var piedāvāt. Tad senatnē cilvēki arī audumam bija liela vērtība, un ne tikai tajos aizvēstures laikos, bet arī pat vēl 19. gadsimta audums bija, un apģērbs bija liela vērtība. Un tāpēc cilvēki īpaši, vismaz Latvijas teritorijā, īpaši tā negraizīja audumus dažādos piegriezumu veidos un centās maksimāli ilgu laiku izmantot taisna gabala audumus. Un taisna gabala audumam ļoti svarīga tā tad ir malu apdare. Un malu apdare tā tad visvairāk ir saistīta ar eģēm. Šeit aizgāju ne tur, kur vajag. Kur es tagad aizskrēju? Es man piedodiet. Jau bija pa traku viss. Tā, tad atgriežamies. Tā tad eģes mala. Parasti lielākai daļai seno audumu ir tā saucamā maisveida eģīte, kas ir tā kā dubulti veidota. Un tad viņa tāda smuka apaļa jau iznāk, līdzena, protams, var arī noaust dažādi, bet, principā viņa iznāk jau stingrāka un smuka. Un tad tā eģes malai nav vajadzīga īpaši vēl papildus apstrāde. Un to ļoti daudz, kur izmanto apģērbos, tātad
gan vileņu galos, gan dažādu piedurkņu galos, bruņču malās. Tātad šo maisveida eģi ir, protams, arī audumi, kuriem ir parastā tāda eģe, kur vienkārši tikai aude apmetās ap to malējiem diegiem, un līdz ar to viņi varbūt neveidojās tik smuka un tik līdzena, un tad viņi ir kaut kā papildus jāapstrādā. Nu, protams, ka senākajie audumi, kas tika austi vertikālajos stāvos, tad viņiem bija arī tās sākuma eģes, kas ir, nu, tur ļoti dažādi veidi. Es domāju, es jūs šodien neapgrūtināšu ar visiem zināmajiem tiem sākuma eģu veidiem, un zīmējumus nerāda, jo tie visi arī ir atrodami dažādās publikācijās, gan tie, kas mums ir Latvijā, gan arī pasaulē ir entie varianti. Nu, mums viņu nav tik daudz, bet nu, te ir viens piemērs tātad ar to pīto sākuma eģi, kurai ir pēc tam vēl arī pievienota celainīta klāta. Jā, šādas tās sākuma eģes ir vertikālajiem stāviem. Nu, populārākā ir, kad vairākas pavadienas šķipsnes vienkārši izmanto kā to sākumu, ja? Un tad ir dažādas pītās, tur ir jāskatās vienkārši. Ziem, to tā grūti aprakstīt, bet, jo šie te horizontālie stāvi jau parādās daudz vēlāk, un tad arī tas viss izskatās savādāk, bet nu, līdz 11. pilnīgi noteikti, un pat vēl ilgāk ir tātad visi audumi rausti vertikālajos stāvos, un tad arī ir šīs te dažādās sākuma un nobeiguma eģes. Nu, te ir arī tātad bruņču apakšmalas eģīte. Nezinu, cik jūs labi redzat, bet te ir arī krāsaini pavadieni vēl iejausti gar malu un pašā eģē, tā kā viņi divkrāsu. Šie ir no apliekamajiem bruņčiem, kas tātad šī te sānu eģe ir izmantota kā bruņču apakšmala. Un tā ir no Ziemeļkurzemes, no Ances. Un te mēs labi redzam, nu, pēc tām 2 kārtām, tad var pateikt, ka tas ir no apliekamajiem bruņčiem, jo, ja tie būtu... Tā ir sānu mala, kas ir bruņčiem izmantot kā apakšmala. Tas ir 13-14. Bet tā ir bruņķa apakšmala. Jā. Un tur ir 2 tās maliņas, kas liecina par to apliekamo brunci. Viena virs otras ļoti blīvi. Tas tāds, nu, diezgan rets un vērtīgs atradums. Tā, tad, nu, lūk, un tad te es jums minēju to maisveida eģi, ja? Šeit viņa ir diezgan labi redzama. Un tad ir sānu malas vilēnēm apdarina dažādos veidos, tātad vai nu atstāja vienkārši šo te maisveida eģīti bez nekā. Mums ir pierasts, ka vienmēr vilēnēm ir piešūtas celainas, gan galos pieaustas, malās piešūtas, bet ļoti daudzas ir bez sānu celainē. Galos gan vienmēr ir. Bet sānos ļoti bieži ir, it sevišķi tām senākajām, nemaz celainas nav. Tad vai nu atstāja tikai šo te maisveida eģi vilēnas sānos, jā, vai arī viņu vēl papildus, nu kā tādu rotājošu elementu apliek ar šiem te gredzentiņiem. Un tad arī, protams, piešuj celainas vai pieauž, vai arī piešujot kaladzu? Piešūt arī var cilvēku? Nu, sānos, jā. Es pa sāniem šobrīd runāju. Sānos piešuju, vai arī ne tikai celainas, bet arī diezgan daudz ir atradumi, kur piešūtas ir audenes, kas arī liekas, nu, tā kā netipiski. Nu, tā tad, te 2 piemēri, ja. Šis ir no
Ziemeļkurzemes, kur celaine ir pieausta. Un pieausta tādā veidā, ka redzēt tos audu pavadienus savalk tādās čupiņās, un tādas zīmīgas tādi savilkumi villaiņu malās vai citu audumu malās ir konstatēti arī tikai Ziemeļkurzemē, sākot ar, protams, 13. un 14. gadsimtu. Tad šeit ir piemērs, kur sānos ir, te var redzēt arī to maisveidu eģīti, un tā tad celaine ir piešūta, tādiem riktīgiem brangiem, ja, nekautrējoties. Atkal mums ir pierasts, ka, lai tik neko neredz, vai ne, un lai tur, tā, bet ļoti dažādi. Praktiski tādas gandrīz neredzami piešūtas celainas nemaz nav. Ļoti retos gadījumos. Pārsvarā tas viss tā brīvi, mierīgi, ja, tā kā iznāk vai kā gribās, nezinu. Tas pat varbūt kā tāds dekoratīvs elements, drusciņ, jo redziet arī ar citu krāsu, vai ne, parasti jau šuj ar tādu krāsu, kāda vai ir villainē, vai tas malējais cels, bet, šajā gadījumā tā tad šāds variants. Te ir paraugs no apmetņa 9. gadsimta, kur tā tad auduma noslēgumā, kas arī droši vien ir austs vertikālajos stāvos, un noslēgumā ir pieausta celaine, un šie te velku gali ir atausti atpakaļ, celainas auduma otrā pusē, un tā arī atstāti. Ļoti bieži ir, ka šie te pieaužot celaini galā, vai jaunāku laiku, vai šī perioda, ka šos te liekos galus te tā nogriež, tā ka viņi gandrīz vispār nav samanāmi, ja? Bet, šajā gadījumā tas nav bijis traucēklis, un tā arī diezgan bieži ir, kad tie ataustie galiņi tur arī paliek. Tātad šeit vēl ir paraugi. Te arī, ja mēs redzam, ka ir pieausta celaine un atstātas bārkstis. Šeit ir piešūta celaine. Un, jā, es domāju, ka jūs visi zinat, ka tās celainas nekad nešuj virsū uz auduma, villainēm, ja, bet gan sānos, tātad šuj šādā veidā tieši ar to kantīti ar kantīti, ja, tā, lai viņš nav tur nekāds sabiezējums, lai nerodās. Un te ir arī tātad pieausta celaine un vēl, kurā ir vēl arī tie ievērtie riņķīši. Šādi te dažādi piemēri, un te mēs arī redzam tātad sietavu, kas ir austa tādā platumā, kā viņa te ir 11 cm, un viņai abās malās arī ir šīs te maisveida ēģis vienalga. Cik tas audums ir plats, arī tām matu lentām, ko es rādīju iepriekš, kas ir 4 cm tikai platas austas. Tām arī ir abās maliņās tās maisveida eģītes, un piedāvām tie materiāli ir tik smalki, ka tagad tādus pat ir grūti vispār piemeklēt. Un šeit ir tas piemērs, viens no piemēriem, kur mēs redzam, ka sānu malā ir piešūta audene. Viņas tādas vienkāršas, svītrotas, tad arī pavisam drošiem dūrieniem pievienota. Tagad parunāsim par galiem un par šīm te raksturīgajām pīnītēm, kas ir, es gribu uzsvērt, raksturīgas tikai latgaļu un sēļu materiālos. Nekur citur tādas nav. Ja mēs atrodam audumu, nezinām, no kurienes tas ir nācis, un viņam ir šī pīnīte tāda, tā tad šeit jūs redzat, kā viņa veidojās, ja, velku galus. Šādā veidā apstrādāt. Te mēs viņu arī redzam. Viņa praktiski visiem villaiņu atradumiem latgaļu un sēļu zemēs
Un pat, ja viņa kādreiz nav tik labi samanāma, tad papētot mikroskopā, viņa tur saplacinājusies un iespiedusies, un viņa noteikti tur būs. Tā kā tā ir viena tāda ļoti raksturīga pazīme tieši šīm te villēniem. Tātad audumu noaužot, vispirms izveido šo te pīnīti abos galos, kas tā kā sagrupē jau tos velku pavadienus tādās grupiņās. Un to var izdarīt dažādi. To var gan ar pirkstiem izveidot, gan celos. Ar celu palīdzību izveidot. Paņēmieni ir droši vien, ka ir vēl kāds, kā katrs vēlās. Un te tā tad tagad parunāsim par celēniem un bārkstīm tālāk. Šajā gadījumā, te jūs labi redzat zīmējumā, tas ir labāk redzams. Te tā tad ir tas pats auduma sākums vertikālajos stāvos, ja, kad te tie pavadieni šādā veidā, tādās cilpās, viņi te gājuši viens otru nosadzot. Un tad tā tradīcija pievienot celainas villēņu galos un spirāles ir jau no pašiem pirmajiem atradumiem zinām. Tātad no 7. 8. gadsimta šo zīmējumu es jau rādīju arī iepriekš, te ļoti labi schematiski var redzēt. Un tad, lai būtu kāds, lai audums tā smaliņas stingrāka turētos un tā nenoliekotos varbūt tik ātri, tad piestiprina villēnai arī šo celaini visapkārt. Celainītes pats pirmās celainas ir ļoti, ļoti šauras, 2 celos, 2, 3 taisīts, un diezgan ilgi viņas tā glabājās, un to gatavo atsevišķi. Šajā gadījumā tai celainai posmos aplikt arī gredzentiņi, un tad šo celaini, redziet, piešuj te pie tiem, pie tā auduma gala. Un šeit tā tad veido arī pavadienus liekus, kur veido bārkstis, uzver spirāles, tad noslēgumā taisa vēl to vienu celaini. Un tās spirāles tām senākajām villēniem ir tādas šauras un ļoti retas. Te jūs arī redzat, un te var arī labi redzēt, cik atkal viņas ir dažādas. Tā tad pavisam, tādas reta rinda ar tām celainēm. Te jau puidiņas tā celaini nokārties, bet ir starpā 30 centimetri, te jau viņš tā nokārties. Kur 30 centimetri? Divas spirāles. Tur viņas ir nokritušas. Jā, viņas ir regulāri. Tā kā šeit, 2 gredzentiņi, spirālīte, atvainojos, un viņas ļoti regulāri bijušas, vienkārši nav saglabājušās. Tā kā, tur par to nav runa. Kārtība ir bijusi ievērota. Lūk. Ļoti atvainojos, kakls ir ciet, laikam pa daudz runāju. Tā tad, te atkal mēs redzam vienu zīmējumu, kur uzskatāmības labad ļoti labi var redzēt, kā tad tā celaine, apakšējā celaine, kā viņa šeit ir pievienota. Tātad šis ir jau cits gadījums, ka te ir tie velku pavadieni, cauri nāk, uzvērta spirāle, un tad šie te velku pavadieni caur celaini ir otrais izausti cauri. Un tas ir ļoti svarīgi villēniem, kurām ir šīs te spirāles. Un svarīgi tas ir tāpēc, es jums te vienkārši rādu vienu senu atdarinājumu, kas ir taisīts vēl pirms faktiski 39. 40. gadā 1900 Latvijas amatniecības kamerā. Un redziet, ja to nezini, ka tā ir jādara, tad notiek lūk kas,
Viņas vienkārši izstaipās un nokarās. Ja tā pa taisno tikai izlaiž cauri. un ne tikai varētu domāt, ka tas uz galiem attiecās, bet nē, tas notiek arī auduma vidusdaļā. Un šīs jau villainas, starp citu, viņas ir taisītas tādai parādīšanai. Viņas jau nav, viņas pat, man liekas, vispār nereiz nav lietotas. Tās ir divas dažādas, jā. Bet viņas laikam tik gatavotas muzejam vispār vai kādai izstādē. Viņas praktiski nav pat īsti palietotas, bet redziet jau, kas, cik muzejā kādreiz pacilāts, ja, bet tas ļoti ātri tā notiek, ka šies te nokarās tie pavadieni, iznāk ārā. Tāpēc ir ļoti svarīgi divkārtīgi izaust caur celaini un tos villainus velkus. Tad par spirālēm galos. Tā kā ļoti klasiska ir tā pīnīta redzama, jā. Mēs te arī redzam dažādas rotājumus. Spirāles galos ir ļoti dažādas. Gan griezuma ziņā, gan arī, tās senākās, gan man jāteic, vienmēr ir ar 3 stūru griezumu. Tad ir ar segmentu un ar apaļo šķērsgriezumu. Tās jau ir tā kā tādu jaunāku laiku. Un te jūs redzat pavisam tādas maziņas, īsas spirālītes šajā te fragmentā, piemēram, jā. Šeit mēs redzam jau daudz garākas. Tātad te arī ir redzama villainas mala, eģes mala, kurai ir aplikti tie rotājumi, tātad celaini vispār nav bijusi. Kā jau es teicu, klasiski atkal šaurā celaini pieausta galā un līdz pašai malai. Tātad pēdējie tie eģes pavadieni ieiet pēdējā spirālē un tad te tāds maziņš neliela tāda bārksts veidojās. Tālāk. Kā lūdzu? Bija, bet viņas ir nokritušas. Rekur, te var redzēt, kur nāk ārā. Bija, noteikti bārksts visām šīm te. Villainas bez bārkstīm praktiski nav. Es zinu vienu gadījumu, kur vispār ir, es neatceros, es laikam te neieliku bildi, bet vispār atradu vienu tādu villainu, arī bez konkrētas atraduma vietas, vienīgo tādu zināmo, kurai šī te mala nav nekādā veidā smuki apdarināta, bet ir vienkārši atlocīta un atšūta. Tāda pilnīgi kaut kas jocīgs, ļoti nesmuki, neierasti. Lūk, un tad te atkal ir tāds paraugs, tas jau ir kā gan 14. gadsimts, 13. 14. Bet jūs ļoti jau smalkas tās spirālītes ir no apaļas stieples darināts, bet jūs redzat, ja, ka viņas arvien tā kā sašaurinās uz galu. Un tā ir tāda diezgan jau sena mode, viņa parādās jau vismaz 11. gadsimtā noteikti ir. Te visādas vēl interesantas apdaras detaļas, te ir arī, piemēram, neliels izšūmu josla gar to malu, par ko es tur laikam vairāk īpaši nepievērsīšos tiem izšūmiem un tad tie bārkšu veidi dažādi, par ko mēs arī vēlāk parunāsim. Un te tā tad arī paraugs priekuļu ģūģeru villaine, kurai jūs redzat, tā tad spirālis ar vienu uz galiem sašaunās, un viņas pat neaiziet līdz pašam galam. Te ir diezgan, tā tad vismaz līdz šejienei, te nav neviena spirāla vairs bijusi. Līdz ar to tātad no spirālēm veidojas tāds ieloks neliels. Un arī redziet, ļoti grezna villaina visa noklāta ar rotājumiem dažādu formu. Forma ir viena gredzentiņa, bet dažādu ārējo izskatu.
Un tā tad sānu celaina vispār nav bijusi. Ja? Tad, mēs bieži vien tādos mītos dzīvojam, ka ir tā vienīgā pareizība. Villaine, spirālis, celainas, visur. Nav tā gluži vienmēr nav. Te vēl viens paraudziņš. Ja? Un te ļoti labi var redzēt, kādas tik tur tās spirālītes nav salasītas. Ja? Un atkal tas viss pat neaiziet līdz galam, ja, tad šeit jau ir vispār tikai daži vījumi. Tā moda, ka tie gali, uz tiem galiem tās spirāls paliek arvien īsāks, ļoti izplatītas latgaļu un sēļu. Mēs patreiz tikai runājam par latgaļu un sēļu villainēm, protams. Tā. Un te vēl viens piemērs, tā tad arī ar spirālītēm dažādām var apskatīties, kā tas ir. Un tātad par bārkstīm. Pašām senākajām, mēs redzējām jau to vienu attēlu, kā viņas tā kā izlaiž tur cauri, bet tad ir diezgan daudz atradumu, kurām šīm te celaini ir tikai no 2 celiem, un bārkstis, kuras ir atšķirīgā krāsā, parasti tur ir viens zeltains, viens sarkans pavadiens, un viņas tikai apsien ap to celaini. Un tādas ir diezgan daudz, tādos retos posmos, bet tas ir atkal kaut kāds viens konkrēts laika posms, varbūt pat viens kaut kāds mazāks reģions, tur būtu atkal speciāli jāpapēta, jo, tā uzreiz nevar apgalvot, ka tas ir visā latgaļu teritorijā raksturīgi. To mēs tik droši nevaram bez tāda izpētes lielāks, bet diezgan daudz pēdējā laikā atrodas Ludzas Odukalna, vairāk tur tā kā Latgales dienviddaļā šādi te atradumi ir. Ja? Lūk, un te ir villaine, kurai ir tātad ieaustas tās papildus bārkstas krāsainās, jo tām pirmajām mēs redzējām, kad bija tikai vienkrāsainas, ja, tātad pašas senākās villainas ar tiem 2 celiem, kurām ir tikai, un tām retām spirālēm, tad tur tikai ir zilas bārkstis, un viņas arī, nav tā ļoti daudz un blīvi izkārtotas, bet pēc tam ir tā tradīcija, ka vajag tās papildus šīs te krāsainās bārkstis, un tad viņas vai iesien, bet ar diezgan lielu attālumu, ja, nav tā, ka viena pie otras, te arī var redzēt, tā tad, cik tur ir kādi, 1,5 centimetrus varbūt starpā, tā tad ieauž šos, šī ir otra puse, ja, villainē. Īstenībā no šīs te cilpiņas, kas ir laižot cauri celainē, viņām no priekšpuses nav jābūt redzamām, kaut gan it kā izskatās diezgan dekoratīvi. Tā. Un tad ir arī vairākas tādas villainas, te ir šajā gadījumā ir celaine pati, kā lai izdarīja ne tā, kā vajag. Tā tad celaine te ir notrūkusi, bet ir interesants fakts, ka ir atstāta pa vidu, tādos regulāros posmos ir atstātas tās villainas velki bez tām spirālēm. Tad ik pa ir 3 spirāles, tad ir tāda grupiņa. 3 spirāles atkal vienkārši bez. Un tas nav tā, ka tas būtu tikai nokritis, ja, ka tā spirāla tur būtu nokritus. Viņi vienkārši ar tādu, tik regulāri nevar nokrist. Un man ir arī citi piemēri, kur ir līdzīgā. Kā lūdzu? Nē, tad būtu no tās alvas vienmēr paliek, spēdas paliek, vai pelēks iekrāsojums, vai kaut kāds pulverītis, to redzētu. Un spirāls arī nemēdz būt no alvas.
Kaut kāds rodās, kurš ir Nē. Tur pilnīgi ļoti tīri tā dzītiņa ir, un saku, tas nav vienīgais piemērs. Nav savērt, tad viņi tiešām tā visībā. Nē, viņi ir tā kā sagrieztas tādā grupiņā visa tā. Nu, tur vairākas tās, tie pavadieni, tur kā 3, 4, ja es te tagad neesmu saskaitīt, reku te var arī labi redzēt. 1, 2, nu tur kaut kādi 3, 4 pavadieni, viņi visi sagriezt uz vienu pusi, un viņi ir gājuši cauri celainē tālāk, tikai tā celainē, bet ir tā, tādos regulāros posmiņos, tā spirāli tomēr nav uzvērta. Nu, tas arī tāds atkal kaut kas jauns un interesants. Šeit ir vienas villainas, arī otra puse. Pat jau ar 13. gadsimtu tos krāsainos pavadienus ļoti daudz izmanto papildus krāsainos. Un viņus tik daudz lieto, ka viņi vienkārši jau tādā slānī, praktiski šī ir villainas kreisā puse, tad labajā pusē jūs redzētu tikai sarkanu un dzeltenu. Ja? Un visi tie villainas velki, kas arī ir bārkšu sastāvdaļa, lūk, ir šeit otrā pusē palikuši. Viņi praktiski nav no priekšpuses, nav redzami. Te var arī ļoti labi pie viena paskatīties, kā ir šīs stīpiņas tā smuki, tā iespiestas tā kā uz iekšu. Ja? Tas droši vien tehnoloģiski kaut kāds paņēmiens ar stanciņām kaut kādām īpašām vai kā, ka viņu liekot, ka viņš iespiežās vidiņā tā kā iekšā tie galiņi. Es domāju, ka nav vienkārši. Un te arī ļoti labi var redzēt tā tad šo te pīnīti, ja? Ļoti atkal skaisti izceļās. Tā, un te ir redzami šie te krāsainie pavadieni, kas te nāk bārkšu, ja, cauri nāk. Tā pārvēršās tās bārkšas no tādām retām un vienkrāsainām, tad viņas papildina tāda atsevišķi iesieti tie krāsainie pavadieni, un tad tas viss tā attīstās, un beigās jau tāda pilnīgi tāds bieza kārta, ja, ka nemaz nav redzams, kas tur tālāk. Nu, tad pa stūrīšiem mazliet varam parunāt, tie arī ļoti dažādi ir noformēti un apstrādāti. Ko es vēl gribētu varbūt uzsvērt, lai jūs saprastu, ka grezni rodātajām villainēm ļoti retos gadījumos ir arī ļoti greznas celainas pievienotas. Nu, galos vispār kaut tur daudz nevar izpausties, jo tur ir sarežģīti ar tiem velkiem, kas iet cauri, bet arī malu celainas visbiežāk ir vienkārši svītrainas, ja? Un visa tā villaina ir vienos gredzentiņos, bet celainas ir ļoti vienkāršas, šauras un neuzkrītošas un svītrainas. Tas ir svarīgi. Ļoti rakstainās celainas faktiski parādās tikai no 13. gadsimta. Izņēmums ir zemgaļu materiāls, kur ir ļoti dažādas šīs celainas, ļoti greznas, ļoti sarežģītas, bet tās nav izmantotas villainēm. Tās ir lietotas gan kā jostas, gan vairāk kā tērpu malas apdari. Piešūtas cevišķi pie bruņču augšmalas, kas ir ar to aplocīto malu vai arī bez. Nu, lūk, un te ir, tā tad stūros, tad vienkārši šeit ir sasieti mezgliņi un tās bārkšas tā arī atstātas. Šajā gadījumā, te redziet, ir interesanti tā ir jau 14. gadsimta villaine, kur mēs redzam, ka daļēji jau tās spirāles ir uzvērtas arī celainas tiem pavadieniem.
un nu, te vispār tāds sānu, vai ne, nu, ļoti īpatnēji. Tad tā kā uz pusēm tā celaini dalās, šeit ir uzvērtas tā kā gala spirāles, un tad te viņa aiziet kaut kā tā, un te vēl savu. Kur ir sīdās tās bāzes? Viņas nav piesītas? Tās ir kaut kā speciāli tur pievienotas, droši vien, kā līdzīgi kā lībiešu tām villainēm ar tiem papildus. Tur ir, nu, kaut gan... Nē, te izskatās tā, ka, nu, rekut šeit šie pavadieni iet, rekut te uz leju, un tad iet cauri, jā. Bet tie griežās tā kā tā celainis, puscelainis, laikam tie pavadieni iet šādi. Nu, tā izskatās. Nu, katrā ziņā kaut kas tāds ļoti īpatnējs un arī, nu, tāda praktiski. Tas ir garš pavadi aug iekšā. Nu, kaut kas tur papildus, un droši vien, ka vēl ir likts, jo tās bārkšas tādas izskatās tādas ducīgas, vai ne pārāk, lai tikai pietiktu ar celainas velkiem vien. Tā, atkal pārlecām, nu, šeit vēl arī tātad daži paraudziņi. Arī tā pati vienkāršā celaine, vienkārši sasieta vairākos, gali sasieta vairākos mezgliņos, un tā viņa arī tur paliek. Nav vienmēr tā, ka sapīts tik smalki, ja, kā mēs šeit redzam tādā pīnītē un vēl pušķītis galā, un tā kā ļoti atšķirīgi. Un te mēs redzam, ka arī tātad celaine un cauri iet tātad spirālēm tie gali. Un te arī ļoti labi var redzēt šo te bagātīgo to bārkšu jau papildinājumu, kur tie pamatā zilie villainas velki vispār gandrīz atkal nav redzami. Ja? Spirāles visas apmēram viena garuma. Nav tā kā tām senākajām. Šis jau ir arī atkal 14., 13., 14. gadsimta mija. Tām senākajām tātad tomēr raksturīgs ir tas liekums uz galiem, kur sašaurinās. Nu, par bruņču apdari tātad šajā gadījumā te ir domāta lībiešu un vendu bruņču, nu arī kuršiem varbūt katrā ziņā garie plecos spraužamie bruņči, kuriem ir izmantotas cilpas, tātad auduma malai piešūtas cilpas, kas ir gatavotas no auduma. Labi redzēt, un te mēs arī redzam, ka tā cilpiņa ir maziņa, neliela. Un tad ir tāds variants, ka to bruņču augšmalu var atliekt atpakaļ, bet ir arī tādi varianti, kur viņu tikai atloka tātad mazo to maliņu un te piešuj celaini. Es teicu, tās lībiešu skaistās celainas, visas, kas ir Annas Zariņas grāmatā tie zīmējumi izzīmēti, kas ir redzējuši. Gandrīz visas tās skaistās rakstainās celainas ir tātad vai nu jostas, vai arī šūtas, nu, te bruņčiem augšmalā, jo viņas visas ir atrastas Krūšu rajonā. Un tas par to liecina. Tad ir, lūk, šāds te interesants viens arī veids, kam analoģiju es zinu Somijā kaut ko līdzīgu. Un te tā tad ir, tas ir parasts audums, trinītie austs, kuram ir pieausta celaine. Un šajā audumā ir, tā es domāju, ka jūs redzat, te tā tad ir izvērti cauri audumam tādi pavadieni atsevišķi, redzat, jā? Var redzēt? Nu, lūk, un tie pavadieni iet te cauri tam audumam, caur celainai, un no tiem pavadieniem veidojās tā cilpa.
un tā cilpiņa ir apšūta tajā pogcauruma dūrienā, un pie viena tātad šie ievilktie pavadieni ir kā tāds dekoratīvs elements, un arī pie viena praktisks, kas izveido to cilpu, un tā cilpa tātad ir, vai šeit plecos spraužamajiem bruņķiem, vai arī varbūt, ka tā ir arī tikpat labi varētu būt villainei. Ticamāk gan, ka bruņķiem, bet arī villainēm mēdz veidot speciāls tādas cilpiņas, lai nebojātu audumu. Reti diezgan tādi atradumi ir, bet būtībā ir zināmi. Te ir vienas sietavas, kurām vienkārši arī gribēju parādīt, ka arī tātad, cik jauna plata tā sietava ir, kaut kā 12-14 centimetri austa, ir tātad šīs te maisveida eģes abās malās. Un te jūs redzat, ka no lietošanas tā sietava ir galīgi jau izdēdējusi un izdilusi, un tad viņa senatnē ļoti bagātīgi arī ir nolāpīta no vienas vietas. Šeit ir, mums tāda sietava fragmenti ir vairāki, diezgan daudz saglabājušies, un viņi visi ir no vienas vietas. Šeit ir tikai gar malām, ja, kur tā kā ir vairāk laikam, šeit redzam, bet ir tādi posmi, kur vienkārši visā auduma garumā ir nolāpīts no vienas vietas, lai viņa kaut cik vēl turās kopā, lai vēl būtu lietojama. Te arī ļoti labi var redzēt tātad šīs te eģes maliņas, ja, sietavām, kas ir tītas. Te viena mala, te nākamajam tinumam maliņa. Tādas pārsvarā tur neko, šiem te audumiem neko vairāk nevajag, ja ir šī te maisveida eģīte, kas ir gluda un smuka. Un tad ir galos, piemēram, kāju sietavām galos, mēdz būt, kad ir gan pieaustas celainas galos, kā es jau iepriekš rādīju, arī ar tiem ieaustiem riņķīšiem, un ir vienkārši atstātas šādas te bārkstis, te varbūt nākamajā tas labāk redzams, tur nav ne celaina, nekas, vienkārši šādas te atstātas bārkstis galos un viss, un kā tas viss izskatījās, kā viņu stiprināja, to mēs varam tikai iedomāties. Nezinu, kaut kur aizbāza vai neaizbāza vai atstāja šādi viņus arī karājamies. Bet tā ir arī mēģā krāstiņa? Varbūt, es neatceros vairs kādā krāsā viņa bija. Tādā nenosakāmā, tad tur analīzes jātais. Katrā ziņā nevar uzreiz pateikt, ka zilā, jā. Tā tad vēl par audumu apdarēm ir diezgan daudz tādu atradumu, kur mēs redzam, ka ir kaut kādas vīlītes un šuvītes saglabājušās. Un bieži vien ir tātad sašūti divi dažādi audumi. Tātad te ir viens ar to celaini, un te ir kaut kāds cits audums. Šeit ir arī tas pats, jā. Diemžēl mums nav informācijas par to, kurā vietā šie audumi ir atrasti. Līdz ar to varam tikai iztēloties vai minēt, kas tā ir pa apģērba daļu bijusi, kur tas ir atradies, kā tas ir lietots, kāds tas apģērbs izskatījies, to mēs nezinām. Un šeit tāds smuks viens piemērs ir no tunikas vīrieša ar šo te klasisko ielaidumu, tā to viņi atradīšu. Tātad te ir, laikam, kā slikti redzu, šeit tā tad ir tā viena, un te ir laikam otra tā savienojuma vieta. Pa vidu ielaidums, un te var redzēt, kā tas izskatās no priekšpuses ar visiem šuvumiem, un te ir tā tad otra pusīte, jā. Tur kā diezgan brīvi, droši, jā, es
neieliku, bet tajā manā grāmatā ir attēls gadījumos, kad ir nogriezts tiešām tas audums. It sevišķi lībiešu materiālos ļoti daudz ir tā, kad, kad ja nav jāauž celaini klāt, piemēram, vai kādai apakšmalai bruņču vai kā, tad šo te audumu vienreiz atloka, uzliek to pavadienu gar maliņu pašu, un tad piešuj, lai neirst tālāk. Ja? Un nav divreiz jāloka tas audums, un neveidojās tāds liekas biezs blīvums. Tā kā tas ir ļoti ērts, tādam vilnas audumam ļoti ērts veids. Te atkal mēs redzam, kur sašūti divi dažādi audumi, ļoti interesanti, ļoti žēl, ka nav saprotams, no kādas apģērba daļas tas ir. Nav jau daudz variantu, vai tā ir kaut kāda tunika, jaka, vai visticamāk. Kāda, nezinu, jo te ir tā tad divi dažādi audumi savienoti ar tādu, atkal lieliem smukiem nošūtiem dūrieniem. Un te vēl paraudziņš, ja, tā kā tāda auduma ir, jāgaida kāds jauns vērtīgs atradums, kas mums var būt savādāk, šos te atradumus savādākā gaismā var parādīt, un tad ir arī tādi materiāli, kur mēs redzam, kā ir savienotas divas eģes malas auduma, gan šeit tātad te ir eģe un te, un viņas sašuj kopā un pa virsu uzliek tādu, šeit laikam ir vienkārši pavadiens savīts. Abos gadījumos tas ir vienkārši savīts krāsains pavadiens, tāds spilgtāks sarkanā krāsā. Tad ir dažkārt gan vilnas audumiem, gan arī lina audumiem ir atrast tādu krāsainu pavadienu ievilkumi. Te ir ļoti slikti saglabājies. Tātad lina auduma mala. Lina audumiem nekad nav tā maisveida eģe, tie vienmēr ar parasto eģi austi. Un gar pašu šo te maliņu tātad ir ievilktas divas krāsainu vilnas pavadienu tādas joslas. Viena ir, jums man jātic, ja jūs te krāsas neredzat, viena ir zilā krāsā, viena sarkanā. Un arī vilnas audumiem diezgan reti, bet ir šādi te krāsainu, atšķirīgas krāsas pavadienu ievilkumi gar malu. Parasti tas ir vai kaut kādā priekšpusītē. Lībiešu materiālos ir daudz tad apdarē izmantotas dažādas spīnītes. Te mēs redzam, tas ir piedurknes gals, šādā veidā. Un tātad tam piedurknes galam ir piešūta lūk šāda te, sapīta pīnīte no divu krāsu pavadieniem. Parasti tas ir zils ar sarkanu vai zils ar dzeltenu, biežāk zils ar sarkanu. Un tātad galā, atkal auduma galā, kur ir vai maisveida eģe izmantot vai retākos gadījumos, tātad grieztais audums un piešūta šī te pīnīte, un tad vēl gar to pīnīti, te ir vienkārši viņa ir tādā virsskatā fotografēta, varbūt nav tik labi saprotams, gar pašu to pīnītes malu vēl arī tātad tie gredzentiņi, kas ir uzvērti uz tās šķipsnes un vēl arī uzšūt uz tā auduma virsū. Tā kā tādas pīnītes ir ļoti daudz. Tad, tas jau drusciņi tā kā vairāk uz viduslaikiem attiecās. Ir tātad atradumi ar pokcauruma dūrienu apdari. Tātad tā jau ir kaut kāda vaļā verama jaka. Nedomāju, ka tā būtu bijusi villaine. Ar šādu te apdari negribās ticēt. Tātad šeit ir tā apšūtā mala, un šeit arī ļoti labi var redzēt, ja, un saspraustas ar saktu, ar saktām vairākām. Tāda, te tā tad ir tāda
stūros bieži vien latgaļu villainēm, šīm te pavisam vienkāršajām, ir šādi te dekoratīvi tādi satinumi, ja, kas ir, kā lūdzu, tur ir vienkārši vilnas pavadieni, nu tie bārkšu, ja, velku pavadieni, kur ir aptīti šādi te ir, nu, rekonstrukcijā labāk redzams, te varbūt ne tik labi jūs redzat, bet tieši tā viņi arī ir tādos posmos, ja. Šitie apaļie jūs domājat? Tie tikai iesieti galos, tie rieksti. Jā, īsti. Re, kur ir, jā, īsti rieksti. Tiem oriģināliem riekstiem, cik viņam gadu? Tie ir no, tūliņ pateikšu, viņiem ir vairāk 800 gadu. Bet tie varētu būt sanākt, ja saglabāt šos mazu riekšu pasaulē? Es domāju, ka nē. Akmens laikmetā gan jau arī ir. Un ir arī, man liekas, ka kaut kur ne mūsu muzejā, bet arī ozolzīles ir iesietas. Dažkārt kādu gredzenu iesiet, nu, kaut ko tur kādam ir gribējies iesiet. Tā kā jā. Es balsoju, ka šitais ir jāpopularizē. Būtīgi es pirmo reizi kaut ko šitādu. Nē, nu tas ir interesanti. Jā. Viņš tā... Jā, mēs speciāli meklējām tieši tā. Viņam ir tā kā tā, viņa nu, tā kā jumītis skaitā. Jā. Tieši tā. Nu, tā kā tam simboliska nozīme tāda. Nu, lūk, bet šīs te tās krāsainās aptītās bārkstes, tas ir tāds arī interesants fakts. Un te, reku mēs vēl redzam, jā, viņas tā kā sazarojās. Un tur arī parasti ir tās 3 krāsas izmantotas. Zils, sarkans, dzeltens, garākos, īsākos posmiņos. Ļoti vienkārši izdarāms un izskatās ļoti smuki. Un te ir arī tādi senāka perioda, ja šie ir 11. 12. gadsimts, tad šie ir pat no 8. 9. gadsimta, bet te tikai vēl pa starpu ir gredzentiņu uzvilkt, bet arī šie te ir veidoti tādā pašā tehnikā. Un te mēs redzam vienu sienamo vainagu, viņš ir bijis rotāts ar uzšūtiem rotājumiem, kas ir nokrituši, pazuduši, bet vietām tās piešūma pēdas ir, bet lūk, galos arī mēs to pašu, ja redzam to aptinumu, nevar būt tik garu. Kā lūdzu? Jā, tā ir vienkārši audenīte šaura, kas ir bijusi apšūta ar kādu rotājumu, vai nu, droši vien, ka krellītēm vai varbūt kādu no bronzas un alvas gan vajadzētu palikt kādām paliekām, bet nu, tur tā īsti nav, bet tās piešuma vietas un diedziņi tur vietām vēl ir. Jā, laikam spirālītes bija, jā, tā kā. Nu tā, un tie galiņi arī jūs redzat, nu, nebūtu ne tādi, nu, perfekti, kā mums šodien gribētos izveidot, vai ne, lai viens no otra pilnīgi neatšķirās un lai viss tur uz milimetra. Nu, tā, pa vienkāršo, smuki. Nu, te vēl ir, tā ir iespējams linu, tāda seģenīte, ar kaut ko ļoti nejauki kādreiz apstrādāta, un tāpēc ir tādā brūnā krāsā un neizteiksmīga, bet var arī labi redzēt, ka tā tad viņai tās bārkstiņas lūk arī tādos pinumiņu, nu ļoti maziņa viņa redziet, te ir mērodziņš, tā maliņa ir maziņa, ja, bet tomēr ir mēģināts kaut kādu tā kā pinumiņu veidot un šo celaini pieaust, un tāds diezgan arī dekoratīvs. Nē, viss ir linas, viss ir no lina. Nu, lūk, un te, man liekas, ka tas jau tagad ir pašas beigas varētu būt.
es nezinu, varbūt, kas kaut ko jaucu. Šeit es minēju iepriekš, ja, ka ir dažkārt villainēm ir taisītas tādas tā kā cilpas, kur sprauž to saktu cauri. Vienmēr jau gan ir tā, ka tā sakta ir sprausta cauri tieši celainei, lai cik mums tas liekas, tā kā nepareizi, ja, ka bojā to celaini, vai ne, bet tur, kur tās saktas adatas ir iekšā tajā audumā, viņas ir tiešām durtas celainē, bet ir arī atradumi, kur mēs redzam, ka ir speciāli veidotas tādas cilpas. Ir vienā vietā bija tāds apaļš, tāds veidots apšuvums, lai pasargātu no iršanas, un šeit mēs redzam, ja jūs vērīgi ieskatāties, tad te ir caur celaini ir lūk, te tā kā viena tāda, ja, un te vēl ir otra tāda cilpiņa bijusi veidota. Katrā ziņā, es nezinu, es domāju, ka, jo citur nekur tāda nav, tikai tajā galā, tas nevarētu būt bārkstis, tad viņām vajadzētu būt arī šeit kaut kur, ja, bet, un to var pamanīt tikai tādā vienā kaut kādā īpašā gaismas leņķī, ka viņas tur tiešām, ja nepievērš uzmanību tiem galiem, tad tas reliefiņš, kas tur veidojās, ir tiešām redzams tikai kaut kādā. Saktu, kāpēc ne? Caur cilpiņu izver, lai nav jādur. Nē, visām tām senākajām villainēm saktas praktiski sprauž gandrīz galos. Jā, jo tikai 13. gadsimtā parādās tās garās villainas, kad tiešām tad ir kaut kur daudz zemāk jau tā sakta. Bet, saktu sprauž šeit, bet tās villainas ir īsākas, tā jāsaka pareizi. Viņas ir īsākas izmēros, tāpēc sprauču daudz, kur var redzēt, kā viņa ir, kā tā sakta ir gulējusi, sakša villaine un sakta viņā iesprausta. Čēl, ka man te nav tā attēls, neiedomājos parādi. Man liekas, ka visi jau visu ir redzējuši, man jau pašai ir apnicis to visu rādīt. Jo man liekas, kurš gan to vēl nav redzējis, bet vienmēr atrodās, ka nav. Lūk, man prieks. Tā kā jā, tādas, un vienā vietā kaut kur Madonas apriņķi bija arī tāda, es nevarēju atrast attēlu, es gribēju, bet man to attēlu ir tik daudz, kas tiešām nevarēju atrast, varbūt viņš kaut kur ir aizgājis izplatījumā, jāmeklē, būs jātais no jauna, kur bija tātad uz celainas, arī apmēram tādā pašā veidā, šeit tāds vienkārši izšūts tāds aplītis, kuram izvērt cauri to ādatu, lai viņš pasargātu to celaini. Un tas arī, no vienas puses arī saprotams, ja intensīvi lieto, jo, piemēram, slavenā Stāmerienas villaine, ja, viņai tas viens gals ir tā izjucis, viņš jau arī senatnē ir lāpīts, acīm redzot daudz lietota un daudz to rotājumu, tad arī nav brīnums, ka tas viss bojājās. Tad te vēl tādi daži dekoratīvie apstrādes elementi audumu. Šie te ir tādi pinumi, es laiku baidos, ka es kaut ko atkal nesauc. Šie ir tādi no pīnītēm izveidoti tādi dekoratīvi pinumi, kas iespējams ir bijuši piestiprināti apmetnim. Bet, tur arī būtu vēl jāpadomā un jāpapēta, un kā tur tas īsti varētu būt bijis. Un šis ir audums savukārt. Īstenībā viņš ir ļoti smalks, te ir lielā palielinājumā, te jūs redzat, tātad tas ir 0,5 centimetrs, jā. Izvilkuma tehnika, tas ir lina audums, pilnībā korodējies, bet viņš ir bijis kā pārseks, kā tāds dekoratīvs audums. Tas nav no apģērba, bet te es arī vienkārši mēģināju
palielinājumā fotografēt un te uzzīmēt to. Kaut ko? Nu, bet var arī droši vien tā. Es izmēģināju pēc tam izvilkt un to izdarīt ar adatu ļoti, ļoti vienkārši arī. Nu, vienmēr ir vairāki veidi, kā var izdarīt vienu lietu. Nav viena vienīgā pareizā, vai ne? Vai ne? Jā. Tā kā... Nē, es domāju, ka vienkārši balts līnija. Nu, tas, viņš bija pāri mirušajam, tiešām pāri visām rotām, visā garumā tādi fragmentiņi saglabājušies, tā kā tas tiešām varētu būt, nu, kaut kas tāds pārklājs, jā. Nu, žēl, protams, jo varētu būt kāds skaists apģērba gabals, kuri parasti nav rotāti. Nu, lūk, nu jā, te jau es rādīju to pašu tuniku, kā iepriekš pie rotājumiem redzējāt, tātad, kā izmanto, kā apdarina audumu, tātad šis te iegriezums ir tātad izgriezts, maza maliņa, tātad viņa ir tik plata, kā tas gredzentiņš, jā, gredzentiņa diametrs parasti ir, 7 milimetri. Tātad tur divkārtīgi jāatloka tas audumiņš, un tad apliek viņu ar to gredzentiņu. Kā diezgan tāds piņķerīgs jaunu darbiņš. Un tā. Kas mums te vēl ir apskatāms. Nu jā, un tad lībiešu arī gan sēļu materiālā ir tāds veids vairāk kāds atrast, konstatēts, ka to auduma apakšējo malu, nu, tas ir tātad piedurknēm, tuniku apakšmalas visbiežāk, vai kā šajā gadījumā tā ir bijusi jaka ar vaļēju priekšpusi, tātad atverama, nevis kā tunika pār galvu velkam, bet atverama, un kurai tātad malas ir apstrādātas ar šādu te rullīti piešūtu celaini. Nu, tātad vienu galu piešūju te, un tad viņu tādu sarullē, un šeit viņa var būt gan vienkrāsaina, gan raiba, gan arī tātad svītraina. Un te atkal, nu, ja jūs atceraties, tad šī tātad ir tā pati apakšmala ar to rullīti, un te ir tātad rotājums uzšūts, un tālāk seko jau tātad audums. Un ļoti retos gadījumos, nu, faktiski, gandrīz vai vienīgais, kad ir celaini ir šūta uz auduma. Un tas ir tas pats atradums, kur es jums rādīju iepriekš ar to celainīti sarullēto. Tātad šie ir tie vīrieša svārki, varētu teikt, ar to atveramo priekšpusi. Šādām te greznām uzšūtām krūšu daļā celainēm, un te vēl ir tādi spirāliešu rotājumi, un viņam vēl ir bijušas tādas ļoti, ļoti mazas dekoratīvas podziņas, kuras ir knapi vispār saliekamas no divām daļām, un apmēram viņas te diemžēl nav redzamas, jo bija atdalījušās. Bet tādas ir daudz, kur arī sēļu tajā lībiešu materiālā atrodamas. Nu, tās arī Somijā tādas es zinu, ka ir, un viņi taisīja arī rekonstrukciju šādam tērpam. Nu, kaut kā liekas tā dīvaini vīriešu pirkstiem, tik maziņas tās podziņas, nu viņas tiešām ir vairāk dekoratīvas, bet nu lietotas viņas ir, tur tāda cilpiņa vēl aiz kuras viņas aizver. Tā kā visādi brīnumi ir tomēr atrodami. Nu, kreklu šo jau var droši vien daudz redzējuši, bet tas nenozīmē, ka visi krekli bija tādi, ja vienkārši. Te ir saglabājies tāds viens labs fragments no 11. gadsimta,
Tā, te ir redzama arī tā krekla šuve, man liekas, ka šeit, jā, cik šeit var labi redzēt. Šeit ir sašūta vīlīte, un redzēt apakšmala, jā, tā tad aplocīta, nu, tur ir burtiski kaut kad 3 milimetri, jā, un tad tai maliņai vēl, lai viņa smukāk, stingrāk ir tā ādas sloksnīte piešūta. Nu, un te vēl ir viens linu krekla paraugs, tātad kā izskatās vīle no virspuses un kā no apakšpuses. Ja? Nu, tām vīlēm arī tur ir dažādi veidi, bet nu, nekas tāds ļoti ārkārtējs, diezgan vienkārši, kā jau mēs arī mūsdienās apmēram to darām, kad mums vajag kaut ko sašūt, bet nu, vismaz ir uzskatāmi, ka tādas arī ir bijušas. Un tas, laikam, tad man arī lielos vilcienos par šo apdari būtu viss. Paldies jums par uzmanību.